Vai esat kādreiz padomājis, cik daudz benzīna jūs tērējat mēneša vai gada laikā? Vai, piemēram, cik lielus attālums automašīna veic noteiktā laika periodā? Nākamajā stāstā jums parādīsim veidu, kā to noskaidrot. Autosignalizāciju ražošanu Sijā Autonams uzsāka pirms 15 gadiem. Rīgā ievestās ārzemju mašīnas tolaik nebija gana labi aprīkotas ar signalizācijas sistēmām. Tālāk uzņēmuma speciālisti ķērās vērsim pie ragiem, lai izstrādātu gudras autoaizsardzības sistēmas, piemērotas Latvijas tirgum. Jaunākie produkti, ko izstrādājuši Autonams speciālisti, ir autoaizsardzības sistēma Skybrake Touch, ko varētu raksturot kā dzinēju nobloķēšanu pa gaisu. Nevelti tā pērn saņēmusi Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras balvu kategorijā Inovatīvākais produkts. Otrs ievērība cienīgs produkts ir pretaizdzīšanas aizsardzības sistēma traktortehnikai, bet pirms 3 gadiem izstrādāts Skybrake F20 produkts, kas paredz uzņēmuma autoparka aizsardzību. Ierīce apkopo datus par auto nobrauktiem kilometriem, degvielas patēriņu un izmantotajiem maršrutiem. Šāda auto uzraudzības sistēma ir būtiska esošajos taupības apstākļos dažādiem uzņēmējiem, loģistikas kompānijām un valsts iestādēm. Skybrake F20 autoparka uzraudzības sistēma sastāv no 2 daļām. GPS daļas, kas ir uzstādīta auto priekšējā vējstiklā no iekšpuses, un GPS daļa uztver satelīta raidītos signālus, apstrādā tos speciālās smadzenēs un pārsūta tālāk otrai iekārtas daļai, kas atrodas jau zem vai aiz automašīnas mērinstrumentu paneļa, un tā ir GSM daļa, kas rūpējas par to, lai dati tiktu nosūtīti uz datu centru. GSM daļā ir iemontēta SIM-karte, un līdzīgi kā mobilais telefons, iekārta reģistrējas tīklā un caur satelīta sistēmu pārsūta datus centram. Abas iekārtas daļas tiek pieslēgtas autoelektrosistēmai. Gadījumos, ja autoelektrosistēmas barošana ir pazemināta, tad sistēma izmanto iekšējo akumulātoru. Automašīnai uzsākot savu ikdienas maršrutu, ierīce tūdaļ sāk reģistrēt auto kustības vēsturi. Datorā var vērot, kurā mirklī automašīna kurp dodas un kur atrodas, kur notikusi auto degvielas uzpilde, kur auto novērsies no plānotā maršruta, līdz ar to F20 ļauj plānot maršrutu un taupīt uz degvielas rēķina. Lai radītu šādu gudru sistēmu, sākumā bija ideja, kurai Autonams konstruktoru biroja speciālisti izstrādāja pētniecības procesu. Respektīvi, ja nepieciešams datu pārraidītājs, tiek pētīts, ar kādām iekārtām datu sistēmu var pārraidīt. Kad tas ir skaidrs, tiek izveidots iekārtas pirmais prototips, kas ir no koka. Izvērtē, kā tas izskatīsies automobīlī. Ja der, tad nākamo prototipu veido uz plastmasai līdzīgu izstrādājumu, ko printē uz 3-dimensiju printera. Testa produktām pieslēdz elektroniku un pārbauda, kā tas viss darbojas. Ja nepieciešamās prasības atbilst, tikai tad izgatavo pirmo produktu no atbilstošas plastmasas. Jaunajai iekārtai izstrādā ražošanas pasi, bet sagādas daļas darbinieki iepērka nepieciešamās detaļas. To visu nosūta uz ražošanas daļu. Šeit atsūtītajām detaļām veic kvalitātes kontroli, jeb detaļas testē ar datoru palīdzību, vai tās nav brāķētas. Atbilstošajām iekārtas platēm ieprogrammē tā saucamo intelektu, lai iekārta spēj pildīt tai paredzētās funkcijas. Speciālisti pielodē vadus un testē iekārtu, kā tā darbojas. Ja viss strādā, to ievieto plastmasas korpusā, sakomplektē ar papildierīcēm un pako. Lai iekārtu pievienotu, nepieciešami tikai 2 vadi, nevis vadu jūklis, kā tas ir citām analogām sistēmām. Tas risks uzstādītājiem ir mazāks kaut ko izdarīt automašīnai. Uzstādīšanas laiks ir īsāks, jo nav jājauc daudz apšūmus, bet jānovieto iekārta ir tur, kur viņai ir jāatrodās. Tas nozīmē, ka elektroenerģija netiks patērēta un sistēma netraucēs, teiksim, normālo automobīļa dzīves ciklu, nenosēdinot akumulātoru, jo pie izslēgtas aizdedzes viņi netērē neko no autoelektrosistēmas. Un caur šo prizmu raugoties, tad tiek būvēts arī produkts, un tādējādi viņš ir inovatīvs. Un tie, kas nodarbojas ar sistēmu uzstādīšanu, saka, jā, ok, šis man patīk, tas man der, tas man atvieglo dzīvi, tas man ir derīgs. Klientiem ir iespēja auto uzraudzības sistēmu mēnesi testēt bez maksas, lai izvērtētu iekārtas nepieciešamību uzņēmuma autoparkā.